Rīta viesis studijā. Pareizais laiks ir 8:14 minūtes. Rītvakar 6:30 vakarā Liepājas Olimpiskajā centrā tiks aizvadīta labdarības spēle basketbolā, kurā laukumā dosies Liepāja triobet basketbolisti un biedrības dzīvesprieks jaunieši. Par jauniešiem un sportu šorīt mēs runāsim ar bijušo Latvijas izlases basketbolistu un pašreizējo Liepājas basketbola komandas galveno treneri Uvi Helmani. Labrīt! Labrīt! Kas ir biedrība dzīvesprieks un kādam nolūkam tad šajā spēlē tiek vākti līdzekļi? Sākšu varbūt no paša sākuma. Pa lielam šī ideja radās no kluba vadības puses, un kopā mēs izskatījām, kādu variantu būtu Liepājas lauvām atklāta sezona. Un viens no variantiem bija rītdien labdarības dienā, tieši veikot labdarības tādu pasākumu, un mēs izdomājām, ka mēs varētu tieši sezonas atklāšanu, klubu komandas atklāšanu, Liepājas lāvu atklāšanu savienot ar kādu labu pasākumu. Un tā radās šī doma uzspēlēt šo draudzības maču ar asociācijas dzīvesprieks jauniešiem. Varbūt šis spēle nebūs pret viņiem, Liepājas lauvas pret dzīvesprieku, bet mēs teiksim tā sajauksimies kopā, sadalīsimies divās komandās un izspēlēsim tādu nosacītu arī draudzības labdarības maču. Un dzīvesprieks tā ir, teiksim tā, asociācija dzīvesprieks ir, kā lai tā oficiāli varbūt viņi ir zem arotskolas status, bet īstenībā viņi ir tāda iestāde, kas dod jauniešiem mājas sajūtas, dod iespēju iegūt kādu no arodiem un dod iespēju arī pabeigt arī, teiksim, pamat izglītību, ja tādas nav vēl 16 gados. Tā kā principā darbs ir ar sociālā riska jauniešiem, un kaut kādā tādā veidā palīdzēt viņiem nostāties uz kājām un vairāk, kā jau es teicu, dod mājas sajūtu. Vai bez šīs basketbola spēles notiks arī kādas citas aktivitātes ar viņiem? Jā, pirms tam 2:00 Liepājas lauva basketbolisti un treneri un vispārējie komandas dalībnieki kopā ar šiem jauniešiem. Mēs dosimies ar dzīvesprieku jauniešiem, mēs dosimies apskatīt kādu no Latvijas armijas jūras spēku karakuģiem. Tur mums ir sarunāta ekskursija, tā kā mēs apskatīsim mazliet arī karakuģis. Teiksim, tā armija, dzīvesprieks un Liepājas lauvas. Es domāju, ka būs ļoti labs pasākums. Pēc tam dzīvesprieku jauniešiem būs iespēja paviesoties mūsu lieliskā Liepājas Olimpiskā centrā baseinā un spā. Tad būs Liepājas lauva preses konferences 5:00, kur tiks runāts par komandas mērķiem, noteikti par komandas sastāvu, ko mēs spēlēsim, ko mēs darīsim. Un pašā vakarā 6:30 būs šī maģiskā, šī foršā labdarības spēle bet dzīvesprieku un Liepājas lauva komandām apvienojoties būs spēle. Tātad jaunieši spēlēs plecu pie pleca vienā komandā ar lielajiem spēlētājiem. Ar lielajiem dūžiem, Es domāju, ka es pats zinu, es ar viņiem jau vismaz 5 gadus, teiksim tā, savā brīvajā laikā mēs taisam tādu sporta nedēļu ar dzīvesprieks jauniešiem. Es apmēram zinu, ko tas viņiem nozīmē, pavadot, teiksim, laiku kopā ar pieredzējušākiem večiem. Šī gadījumā nav pat starpība vai basketbols vai kāds cits sporta veids, bet, ja viņiem tā iespēja tagad ir, es zinu, kā viņi jūtās, tās būs noteikti pozitīvas emocijas. Un tādā zīmīgā dienā, kā labdarības dienā, es domāju, ka tas būs tāds papildus emocionālais tāds lādiņš. Sacījāt, ka jūs jau vairākus gadus ar viņiem sadarbojaties. Ko tad viņiem nozīmē šī iespēja pabūt kopā ar sportistiem? Pirmais jau tas ir ļoti svarīgi viņiem pašiem, ko viņi varbūt dotā brīdī vēl negrib saprast vai nesaprot, ir tas, ka viņiem ir iespēja nodarboties ar sportu, jo pēdējos gados jauniešiem tas sports varbūt tā, nav pirmajā vietā noteikti interešu ziņā. Un es domāju, tas ir pirmais, ka mēs viņiem dodam šo iespēju, ka mēs parādām, ka arī brīvo laiku var pavadīt savādāk, un plus arī var uzzināt kaut ko jaunu. Un, ja mēs runājam par konkrēto to sporta nedēļu, kas viņiem tiek piedāvāt vasarā, tad katru dienu ir savs sporta veids. Piemēram, vienu dienu ir basketbols, nākamo dienu ir futbols, un pēc tam ir, soļošana, fitness, aerobika, tas riteņbraukšana. Tas sporta veida klāsts, kas viņiem tiek piedāvāts, ir ļoti liels, un viņiem ir tā iespēja iepazīt, varbūt arī kāds pēc tam sportu, kas pēdējā laikā ir populārs ielu vingrošana, kur, teiksim, nav vajadzīgi baigie līdzekļi, vienkārši vēlēšanās iziet ārā pie stieņa pavingrot. Protams, es pats to nevaru varbūt izdarīt, ielas vingrošanā piedalīties, bet jaunieši, es domāju, to var un dara lielāko prieku. Kā jums ir basketbolistiem sadarbība ar mācību iestādēm, vai jūs arī aicina uz mācību iestādēm? Pagaidām pagājušo gadu mēs šo praksi nepielietojām. Es zinu, kad iepriekš bija bijis, un noteikti arī centīsimies šogad kaut kādā veidā
kaut kādā veidā aiziet un novadīt kādus treniņus, parunāt ar bērniem, ar jauniešiem, jā, vai painformēt, kas notiekās, jā, un kaut kādā veidā mēģināt piesaistīt basketbolam, jo Liepāja ir ļoti sportiska pilsēta, ir daudz sporta veidi, un noteikti, es domāju, katrs sporta veids sūdzās par to, ka viņiem nav jauniešu, nav bērnu, kas nāk uz treniņiem un kas pēc tam izaug par lieliem sportistiem. Tā kā šī gadījumā šie informatīvie pasākumi noteikti būtu noderīgi un noteikti, ka mēs domāsim. Tā kā faktiski, ja kāds sporta skolotājs redz, ka viņam bērni varbūt nav pietiekami motivēti, ja, tad viņš var droši zvanīt uz basketbola klubu un aicināt arī ciemos basketbolistus. Droši, jā, ja kādam ir šāda vēlēšanās, noteikti, nezinu, nākiet uz klubu un sitiet pie durvīm ne tikai kulakiem ar kājām, jā, un piedāvājiet tādu, teiksim, iespēju atnākt varbūt pie jauniešiem, kāds no treneriem vai spēlētājiem, jā, jo es domāju, tas pašiem jauniešiem ir ļoti, ļoti noderīgi, un varbūt spēlētāji un treneri tajā brīdī to neaizdomājās, bet tas paliek atmiņā un tas paliek viņiem visu mūžu, un kādam varbūt arī, teiksim, čakras atverās, un viņš tā kļūst par lielu sportistu, un viņam ir liela vēlēšanās iet un sportot. Vai jums vispār ir viegli strādāt ar jauniešiem, kas ir tādā aptuveni pusauģu vecumā? Ne, ko nozīmē viegli? Jaunieši pusauģu vecumā, protams, ar viņiem tāpat jau ir grūti ne tikai strādāt un mēģināt kaut kādā veidā pat nepiespiest viņus sportot, bet vienkārši, lai viņiem būtu vēlēšanas sportot. Protams, ka nav viegli, bet kas ir vajadzīgs tiem treneriem vai skolotājiem, ja, lai tie jaunieši to darītu un trenētos. Es domāju, ka pašām skolotājiem vajadzīga vēlēšanās, lai vispār palīdzētu tiem jauniešiem vai parādīt viņiem to ceļu, jo piespiest ar var jau nevar. Mēs jau varam tikai, arī treneris jau nav nekāds tāds, nezinu, vagars, kas stāv ar pletni un sit tagad visus spēlētājus. Es varu piedāvāt, dari tā, jā, un parādīt to ceļu, uz kuru būtu jātiecās, jā, un tā jau ir jauniešu, nezinu, jaunietis pats izvēlās, vai tagad es to darīšu, vai es to nedarīšu. Kas jums pašam savulaik tajā vecumā deva motivāciju spēlēt basketbolu un izaugt par Latvijas izlases basketbolistu? Savulaik es ļoti daudz laika pavadīju, kā lai saka, apkārt sportistiem. Mana māma strādāja Talsu viesnīcā, es pats no Talsiem esmu kurzemnieks, jā. Un viņi strādāja viesnīcā, un, teiksim, tā padomu laikos ļoti populāri bija, kad ļoti daudz sporta komandas brauc, gan VFS brauc, gan TTT brauc, gan riteņu braucēji brauc, viss kaut kāds komandas, teiksim, tā bija viesnīcā dzīvoja un trenējās, un man bija tā iespēja vērot tos treniņus, vērot, kā viņi uzdās tur viesnīcā, tas, teiksim, tā, žargonā sakot, varbūt tusiņš, tas sportists tusiņš tāds bija, un tas viss kopā kaut kādā veidā sekmēja to, kad es arī sāku trenēties basketbolā, un man vienbrīd pat izvēle vai iet uz riteņbraukšanu vai uz basketbolu, jo tajā laikā arī jau Vigo Jāpiņš ar saviem trenējās Talsos, bet par laimi viss tā lielā kārta krita uz basketbolu. Kā ir mainījusies sportistu uzvedība ārpus laukuma šo te 20, pieņemsim, gadu laikā? Vai ir kāds būtisks izmaiņas? Būtiskākā izmaiņa varbūt ir tā, kad visu, ko teiksim, tā varbūt sportisti dara, varbūt tādi pazīstamāki cilvēki, ja viņas atpazīst sabiedrību, ir tā, ka tagad ir pieejami šie sociālajie tīkli, ja, un tagad, principā, kur tavu ko darbību vai nedarbību var nofotografēt, uzņemt video, ja, un pēc tam publicēt. Un es domāju, paši tā uzvedība kā tāda tur īpaši jau nav mainījusies. Sportisti arī tomēr, teiksim tā, dzīvi cilvēki, ja nav nekā tur pārdabiskie kaut kādi multfilmu tēli, ja, tā kā es domāju, tā ir tā būtiskākā starpība. Jā, varbūt vēl tas, kad tagad arī noteikti, ka cilvēki ir sapratuši, arī sportisti ir sapratuši to, ka viņi ir pilnīgi profesionāļi un principā viņi pilnībā atbild par savu karjeru, ja, viņi tās iespējas tagad ir noteikti lielākas, ja. Agrāk uz ārzemēm nevarēja tikt, tagad tavā priekšā ir visa pasaule, ja tu būsi tāds profesionāls un kārtīgi trenēsies, kārtīgi attieksies pret savu darbu, tad tev būs tā iespēja izsisties tālajā pasaulē, lielajā pasaulē. Šīs te biedrības dzīvesprieks jauniešiem, atzīsim, kādā brīdī ir bijušas problēmas ar disciplīnu. Viņas visu laiku ir. Jums arī ir bijušas problēmas ar disciplīnu? Man pašam? Jā, protams. Kā viņas nav bijušas? Kā jūs tiekat galā? Pirmais kaut kādā varbūt neapzinātā pusauģu vecumā, protams, kas tev pats neapzinos, kas tā es vāru kaut kāds pods, ja skolā un viss kaut kas ir bijis un tam līdzīgi, bet katrā ziņā kaut kāda ārējie faktori ņem virsroku, ja, un šī gadījumā mani vecāki noteikti pirmām kārtām, ja, kur
varbūt, kā es tagad saprotu, varbūt to mēģināja tā bišķiņi kā nosacīt ar pievērt acis uz šo to, bet tā pašā laikā roku turēja uz pulsi, ja, un nevienā brīdī to neatlaid un seko līdzi, ko es daru, ko es nedaru. Tā kā, protams, ka gadās kaut kādas, nezinu, kaut kāda disciplīnas pārkāpuma vai kaut ko tur kādas savārīt, kādas podas, ja, bet, katrā ziņā es vēl nezinu, man tā liekas, ka pats jaunietis arī, pašiem jauniešiem arī jāsaprot, un tas, kurš reāli kaut ko domā, tas arī pats saprot, ka viņš sataisīs, izdarīs kaut ko sliktu, un viņš cenšas laboties, un arī mums tā ir bijis, ka mēs jau piemēram, vai tur neatnākam kolektīvus kā treniņu kaut kādā veidā, ja nokavējam vai ko, tad mēs savu vainu cenšamies izpirkt uz laukumu un tad kaut kādā veidā kompensējam to, ko mēs esam slikti izdarījuši. Runājot par jauniešiem un runājot arī tieši par basketbolu, Latvijas U16 basketbola izlase pat kā izcīnīja sudraba medaļas Eiropas čempionātā. Izcils panākums, bet kad mēs beidzot sagaidīsim medaļas arī no pieaugušo izlases? Vienmēr kaut kas ir pietrūcis. Jā, vienmēr kaut kas mazliet pietrūkst, bet atgriezīsimies pie jauniešu izlasēm. Es domāju, ka mums aug ļoti labi. Teiksim, tā jaunā maiņa gan pagājušo gadu U18, gan U16 tagad, U20. Es domāju, tās vietas ir ļoti augstas. Mums ir pagājušo gadu mums bija sudrabs, šogad mums ir sudrabs, ja. Jā, varbūt kāds teiks sudrabs, bet domāju arī šogad U16 komanda to, ko viņi izdarīja, ja, un zinot to viņu situāciju, kādā viņi bija ar visām tām traumām un, nezinu, teiksim, veselības problēmām, ja, tad tas sasniegums ir unikāls un es domāju, ka ļoti labi, bet runājot par pieaugušiem, pa lielam skatoties, tagad notiek pasaules kausa basketbolā, ja, pasaules čempionāts, pa lielam mēs arī tur varējām būt, jo arī tur spēlēja Ukraiņa, ja, ko mēs uzvarējām, tā kā mēs tur varējām būt. Viena šī varbūt nelaimīgā spēle pret Beļģiju, ja, un mēs būtu spēlējuši šajā pasaules kausā. Tā kā es pat teiktu tā, varbūt pasaules kausā būtu vieglāk spēlēt nekā Eiropas čempionātā, jo tās Eiropas komandas tomēr, nezinu, grūtāk ar viņām ir spēlēt, varbūt pasaules kausā, pasaules čempionātā tās komandas dažas, viņām ir tādas nosacīt vieglākas, mums izskatās. Kura spēle jums pašam kā spēlētājiem visvairāk ir palikusi atmiņā? Man kā spēlētājiem, ja mēs runājam par Latvijas izlasi, man ļoti patikās, un es domāju, ka kvalitātes ziņā tā bija vislabākā spēle. Tā bija, ka mēs spēlējām Seviļā pret Horvātijas izlasi, ka mēs vinējām, jo mēs tādu kvalitāti un tādu spēles disciplīnu, kādu mēs noturējām visas 40 minūtes ar tā laika, tā Horvātijas basketbola zvaigznēm, un mēs viņus uzvarējām. Tā kā es domāju, ka tā bija tāda labākā kvalitātes ziņā un spēles ziņā spēle. Tas bija kurā gadā? 2009. gadā. Tagad, esot komandas treneris, jūs vēl pavisam nesen arī pats spēlējāt basketbolu aktīvi. Vai ir bijuši tādi brīži, kad gribās parādīt tiem spēlētājiem, ka kā ir jāspēlē un pašam doties laukumā? Nē, tādi brīži nav bijuši. Un tā ir īstenībā par to arī daudz, tādu pieredzējuši treneri runā par to, ka sevišķi bijušiem spēlētājiem ir jānogalina sevi spēlētājs, lai kļūtu par treneri, jo es domāju, šī kaut kāda vēlēšanās pašam kaut ko parādīt, tas, diemžēl, nekāds augurs nenesīs, jo, protams, kad sevišķi jaunie spēlētāji, kuri nav sasnieguši kaut kādu zināmu līmeni, viņi nav spējīgi izdarīt dažas lietas, un treneru uzdevums ir nosacīt, audzināt, un, kā jau es pirms tam teicu, parādīt to ceļu, kā ir jādara, kas ir jādara. Tā kā tāda vēlēšanās man nav bijusi, un kā es to saucu krekliņu raustīšanu, ja, nē, tā man nav. Vai rītvakar ar jauniešiem dosieties pats laukumā? Tāda doma mums ir. Gribējām iesaistīt ne tikai, komandas spēlētājs, bet arī daļai komandas vadību un noteikti komandas treneri. Tā kā mēs visi jauksimies tādā jautrā dejā, basketbola dejā uz laukumu, un es domāju, jā, kad arī pats piedalīšos mazliet. Visiem liepājniekiem ir unikāla iespēja redzēt bijušo Latvijas izlases basketbolistu Uvi Helmani basketbola laukumā atkal. Šorīt viņš bija arī Rietumu radio studijā, un paldies par sarunu. Paldies. Tātad piekdien 6:30 vakarā visus aicinām doties uz Liepājas Olimpisko centru un iesaistīties šajā labdarības projektā. Pareizais laiks ir 8:28. Mēs turpinām rīta programmu.